Audzis bērnu namā. Bieži vien šie vārdi var kļūt par zīmogu uz visu mūžu, bet varbūt tas nav zīmogs. Tā ir dzīves pieredze. Tas ir rūdījums, kas paver iespēju uz labāku sevis versiju, īstāku cilvēku nekā tiem, kas auguši vecāku aprūpē. Bērnu nama bērni un sabiedrības stereotipi. Tas ir mūsu Zilonis studijā šoreiz. Vai māmiņ dzirdi, kā sāp mani vārdi, uz loga rūtīm krīt asaras lēni. Jā, laikam šī ir tāda visklasiskākā dziesma, kas mums asociējas ar bērnu namiem. Alisas iela kāpēc? Tāpēc, ka vēl līdz 90. gadiem Alisas ielā atradās bērnu patversme galvaspilsētā Rīgā, bērnu nams. Tagad tās tur vairs nav, taču joprojām Latvijā ir vairāk nekā 30 bērnu namu, kuros gados jaunāki un vecāki bērni gaida savus vecākus. Un mēs šodien par sistēmas bērniem runāsim, un skaidrs, ka mēs sāksim ar pieredzes stāstiem, un ar saviem pieredzes stāstiem mūsu studijā ir gatavi dalīties gan Karīna Petersone, gan Kaspars Markševits. Sveicināti. Prasīju Kasparam pirms raidījuma, cik gadu vecumā nonāci bērnu namā, teica, ka pašam tā īsti tas konkrētais gadu skaitlis nav palicis. 9, 10, 11. Jā, tāda mīkla ir. Es vairākās jau sarunās esmu sacījis, tad 9, tad 10, tad 11, bet man gribas slēgties vairāk, ka tie ir tie 9, 10. Starp tajā periodā klase 4. apmēram tas laiks. Nu, tavā gadījumā var teikt, ka tu diezgan labprātīgi mainīji dzīvi mājās, 10 bērnu ģimenē pret iespēju dzīvot bērnu namā. Tā var sacīt? Tā var teikt diezgan droši, un te atkal ir jāteic milzīgs paldies manai klases audzinātājai, kura pamanīja, ka kaut kas manā ģimenē nav tā, kā būtu jābūt, un ziemas periodā es ar kailām kājām biju aizgājis uz skolu un snauduļojis, jo naktas laikā, iespējams, kas to zina, kā bija tajā laikā, ko mēs tur darījām, ko nedarījām, bet tad nāca piedāvājums. Un patiesībā es ar šīs dienas saprātu domāju, kur tāda apgaismība manī vispār radās, ka man kaut ko vajadzētu mainīt, bet kaut kur tomēr laikam ir tas izskaidrojums, ka vienkārši gribējās labāks apstākļus. Un bērnam jau interesē, kas tur varētu būt citādāk. Ko tu zināji līdz tam brīdim par to, kas ir bērnu nams? Absolūti neko man pat neteica, ka mani vedīs uz bērnu namu. Tādi fakti netika teikti. Mēs tevi aizvedīsim citur, ja, un viss. Un tad, kad tevi ieved pie 20 vienaudžiem, dažādā vecuma un cits pa citu savādāks un ar savu dzīves stāstu, ar savu bagāžu, pēc gadiem mēs tikai viens otram sākām, tā teikt, uzticēties un dalīties. Bet mazliet tomēr par to pašu procesu, kā tu nonāci bērnu namā. Tātad skolotāja pamana, ka Kaspars ir atnācis uz skolu ziemas laikā basām kājām. Viņa tev saka, ko tu gribi mainīt dzīvi, vai tu brauksi uz bērnu namu. Kā tas tīri praktiski notika? Kā tu nonāci? Šī skolotāja vienkārši dzīves gudra, viņa pamanīja daudzas lietas. Pirmkārt, ļoti slikti mums gāja mācībās. 5. klasē es nelasīju. Ļoti maz, ko no tā visu zināju. Es vienmēr atceros tos lielos priekus, kā mani vēstures skolotāji vēlējās aizsūtīt uz olimpiādi, jo cik ļoti labi zināju vēsturi, pateicoties audzinātājai, kura man izlasīja priekšā, un es vienkārši kā dators atstāstīju visu, un viņi nezināja to, ka es nelasu. Un tā, bet, saprotiet, tas ir tas sistēmas ceļš un tas mans ceļš ir pavisam atšķirīgs no tā, ko ļoti daudzi mani, tā teikt, domu biedri un līdzgaitnieki un arī manā bērnamā esošie bērni, kuri mēs kopā augām, tur katram ir sava buķeta un katram ir savas sāpes. Es kaut kā vienmēr saku un pasakos sistēmai. Māma labprātīgi piekrīt, ka tu brauc? Ko māma teica? Piedod par tādu, varbūt ļoti novienkāršot, māma pamanīja vispār, ka tu aizbrauc uz bērnu? Pamanīja, jo skolotājs sacīja, rīt uz skolu nenāca. Mēs aizbrauksim tev pakaļ. Un tad es atceros, ka atbrauc pakaļ, neko daudz nejautāja, paņēma tās mantiņas, kas bija jāpaņem, un mēs aizbraucām.
Un toreiz tas bija tāds, tā kā šovs, tāds notikums priekš manis. Kur tad mēs tagad braucam? Un es taču neaptvēru, ka mani vedīs prom uz x gadiem un ka es redzēšu tās mājas tikai tad, kad es pieaugšu. Tikai tad, kad es būšu spējīgs pats izdomāt, vai kā tur aizbraukt un kā tur tikt. Redz, Kaspars, principā tādu brīvprātīgu ar metās nezināmajā. Tavā gadījumā tu nokļuvi bērnamā cik gadu vecumā un neviens tev neprasīja. Vai tu gribi, vai tu negribi? Kādu tu to laiku atceries? Man tas stāsts ir tāds, ka es no sākuma nokļuvu internāta skolā 1. klasītē. Un pēc tam no 1. līdz 3. klasītē es biju internāta skolā, jo mūsu rajonā nebija bērnu nama. Un tad kā risinājumu izdomāja, kad mani vedīs uz šo internāta skolu. Un, mūsu stāstā man tas bija ļoti smags pārdzīvojums, jo man mamma saslima, tāpēc es nokļuvu bērnamā. Manai mammai ir psihiatriska saslimšana, un viņa nevarēja par mani parūpēties. Un arī tā aizvešana priekš manis tā bija tāda ļoti traumatiska, jo man arī teica, ka mani aizvedīs, nepateica, kur, nepateica, ka uz ilgu laiku. Vienkārši pateica, mēs tur nedaudz izbrauksim. Un reāli mani aizveda uz tādu milzīgu 4-stāvīgu ēku, kas manās acīs izskatījās, kā bērnam ļoti milzīgi, kur man likās, ka ir ļoti daudz bērnu. Varbūt pat nebija tik daudz, kā man tas atmiņās stāv, kur bija skaļš, jo es biju viena mājās, ļoti mīlēta, un es pēkšņi nokļuvu kaut kur, kur es nebiju nekas. Es biju tāds, kaut kāds objekts, kuram ir jāpiesēžās pie galda, jāpēda, jāpieceļās, jāiet gulēt. Nebija emocionalitātes. Es saprotu, ka līdz ar atmiņām par internāta skolu tavu ķermeni joprojām pārņem tāds šausmu vilnis, ka par to nav viegli runāt. Es neteikšu, ka šausmu vilnis, bet viennozīmīgi internāta skolas pieredze, es neko labu tur neatceros. Un es domāju, ka tas ir tieši dēļ tā kontrasta, jo es biju tāds pasaules centrs mammai, es biju tāds svarīgākais, kas vispār var būt, un pēkšņi vienkārši tu esi, nekas, vienkārši nekas, un arī bērni, tagad jau pieaugusi, es saprotu, viņiem visiem dažādas grūtības, viņa agresīva bija, arī pret mani bija agresīva, un es domāju arī par to internāta skolas pieredzi, un es nevaru padomāt, cik forši bija tas kaut kas, jo man nav šīs... Nav patīkama atmiņa par bērnību. Tava mamma, tu zini, ko viņa juta un domāja tajā brīdī, kad tevi aizveda projām? Mammai tā arī bija ļoti smaga pieredze. Viņa principā, viņai bija pašnāvības domas arī tanī brīdī. Bet, jo mums ar mammu ir attiecības. Tagad arī es par viņu rūpējos. Viņa tagad ir vecāka. Savā laikā, kad mani bērni bija maziņi, mamma rūpējās par viņiem. Mums ir ļoti spēcīgas attiecības savstarpējās. Es redzējumu sākumā sacīju, audzes bērnu namā, tas ir zīmogs uz mūžu, un kurš tad to zīmogu uzliek? Tāds arī ir jautājums. Mums ir komentārs diezgan anonīms no kādas sievietes, kura bērnībā vienkārši mājas pagalmā dzirdējusi citu bērnu viedokļus par to, kādi tad ir tie bērni, kuri nākuši no bērnu nama. Man ir atmiņā, ka tad, kad es biju maza, tad pagalmā bērnu kompānijā spēlējoties, mums bija meitene no bērnu nama, kas no kaimiņu pagalma tur bija atnākusi, un par viņu klīda runas, ka viņa īsti nav normāla un viņa ir jocīga, jo tā jau ir tā meitene no bērnu nama, bet reāli tāda pamata iemesla kaut ko tādu domāt nebija. Tas vienkārši bija baumas, tāds stereotips, kas klīda apkārt. Jūs esat zīmogu saņēmuši? Jā. Es viņu jūtu tieši internāta skolā, es tā viņu nejūtu, jo mēs tādā savā putrā dzīvojām. Bet tad, kad sāk dzīvot bērnamā, ejot jau parastā skolā, satiekoties ar pilsētas bērniem, es jūtu šo zīmogu. Un tas, es teikšu tā skatoties atpakaļ, es domāju, ka man personīgi tā bija tieši vislielākā trauma, ka tu esi kaut kāds jau uzlikts tevi zīmogs, ka tu esi rasis zemāks, sliktāks, no tevis nekas nesanāks.
Man arī aizejot no bērnam, es ilgas gadus slēpu to, tāpēc, ka, ja es pateikšu, tad es būšu sliktāka. Un arī iekšā psiholoģiski man bija, lai man ir veiksmīga karjera, vienmēr visi tur kāds tu malacis, trālālā, un man vienmēr bija iekšā tāds, bet jūs nezināt, es esmu no bērnama. Un tas bija tas lielākais, ar ko man iekšēji bija jācīnās, lai tā kā pati sev pierādītu, ka nē, es neesmu sliktāka. Bet ir iemesls uzlikt to zīmogu. Ir tā, ka bērni ir nepaklausīgāki, viņi ir lielāki bandīti, viņi izstrādā lielākas ziepes. Tev bija zīmogs? Es domāju, ka tas ir absolūts stereotips. Pirmkārt, kā mūs varēja atpazīt, mēs bijām varbūt ne tā ieģērbti, ietērpti, jo bija tas, kas bija humanā palīdzībā atsūtīts uz bērnam. To mēs arī vilkām, ja tās kurpītes bija bišķi pa lielu, nekas. Visiem viss bija. Tas mūsu izskats ārējais, es domāju, ka bieži vien nodeva to, no kurienes mēs esam. Un tā mūsu agresivitāte, es domāju, arī pats par sevi. Tā ir tāda izprovocēta, un tas ir tas, kur mēs pārbaudām šīs robežas šodien ar tādu pilntiesīgu apziņu un zinot daudz vairāk par šīm lietām. Ja mēs nevaram nekādīgi iedzīgi sarunāties, tad iesim otru ceļu. Tā bija iespēja izdzīvot. Starp citu, par šīm riska grupām, arī par agresivitāti. Savs viedoklis ir Edijam Klaišam, kurš ir Open centru vadītājs. Protams, viņš ikdienā strādā ar riska grupas jauniešiem, tostarp arī jauniešiem un bērniem no bērnu nama. Runājot par tiem stereotipiem par bērnu namu audzēkņiem, nevelti jau viņi tādi ir izveidojušies, jo viņi ārēji jau ir rupji, skarbi, šie bērni, jaunieši, bet tam ir arī savs iemesls. Paskatīsimies, no kādas vīdes viņi nāk. Viņi tieši nāk no šīs rupjās un skarbās vīdes. Un viņi tādā veidā, es domāju, ka kaut kādā ziņā sevi aizsargā. Tāda aizsarga reakcija ir. Tev ir jābūt varanam, stipram, tad tu kā katrs to māk, tā arī tas tiek demonstrēts, ar rupību, ar skarbumu. Jā, vairāk jautājumi, kāpēc bērnu nams tā ir vienlīdzības zīme, rupjības skarbums un kā izaugt par cilvēku, augot bērnu namā, augot sistēmā. Tas ir tas, ko mēs šķetināsim raidījumu turpinājumā, un mums pievienosies vēl arī trešā viešņa, kas ir eksperts šajos jautājumos. Dzīvot un izdzīvot, dzīvojot bērnu namā. Tas ir temats šodien Zilonis studijā un virkni jautājumu, kas ir sakrājušies. Un vienu no tiem, un dažus pat vairākus, mēs uzdosim mūsu nākamajai viešņai, kas pārstāv Latvijas bērnu SOS ciematus un ir psiholoģe Dace Beināre. Sveicināti! Sveicināti. Tas, par kādu skaitli mēs šobrīd runājam, kas dzīvo ārpus ģimenes aprūpē šeit pie mums Latvijā, tie ir teju 6000 bērnu. Es saprotu, ka bērnu namos šobrīd ir 570 bērnu. 2010. gadā Centra Dārdedz veiktais pētījums saka, ka 42,7% bērnam iemītnieku pēdējā gada laikā ir saskārušies ar seksuālu vardarbību. Tas pats pētījums atklāja bērnam audzēkņi biežāk saskaras ar tā dēvētajiem tradicionālajiem noziegumiem, kas ir zakšana un laupīšana. Un šajā pašā pētījumā arī jautāts, kas tad ir tās bērnu uzticības personas. Lielākoties skolēniem klasiskā ģimenē tā ir mamma, bērnu nama bērniem tā ir audzinātāja, bet 6,6% bērnu saka, ka viņiem nav nevienas tuvas personas. Par ko liecina šāda statistika joprojām arī mūsdienās? Tad sajūt, ka bērni, kas nonāk bērnu namā, viņi vienkārši dzīvo kaut kur pilnīgi meža vidū ārpus jebkādas emocionālās piesaistes. Jūsu laikā tā bija, es saprotu. Jā. Es, ja varu iekomentēt, es nesen kā noskatījos filmu Māsas, kas ir arī par bērnam tēmu, ļoti labu filmu, visiem iesaku. Un es novēroju, ka ir lietas, kas nav mainījušās, un viena no tām lietām, kas nav, tā ir tāda
nekontrolētā brīvība, kas ir tāda klaiņošana, un ja tu klaiņo, un ja tev nav piesaists persona, tu vari nonākt bīstamās situācijās. Tu var būt arī tādas zādzības, tevi var seksuāli izmantot. Nu, tas ir bīstami. Un tas arī manā laikā nebija šīs robežas bērniem, un vēl joprojām, mūsdienās skatāmies, vēl joprojām kaut kā pieaugušie nespēja uzlikt šīs robežas, cieņpilni. Es saprotu, ka ir grūti, bet tas ir, tā kā jādara. Un bērniem vajag piesaistas personas. Jādara, bet kas ir jādara? Kādā jūs no sava skatu punkta skatoties, kā tas notiek SOS ciematos, kur ir viena, mamma, kas strādā par mammu, kas tad veido šo piesaisti bērniem, tieši tāpat kā auģu ģimenē, kā bērnu namā panākt to, ka ir šī emocionālā piesaiste, ka ir kāds cilvēks, kuram uzticēties? Ziniet, man, ja drīkst, es vispār gribu nedaudz protestēt pret šo jēdzienu bērnam. Jo es arī klausoties jūsos, es domāju, mēs visi nākam no tās padomju sistēmas, un arī mums katram ir kaut kāda, arī man, piemēram, kaut kāda sava sāpja, tā var teikt, par to laiku. Man gribētos ticēt un cerēt, ka šodien mēs dzīvojam modernākā pasaulē, kur tas jēdziens bērnu nami, viņš jau paliek gribētos teikt pagātnē, un šobrīd mēs vairāk runājam par tādām aprūpes mazām iestādēm. Teiksim, jūs minat SOS bērnu ciemats, tad mēs runājam par SOS ģimenēm, vai mēs runājam par auģu ģimeņu aprūpu un tam līdzīgi. Tad kā kopiena, kā sistēma. Bet kas tad notiek ar tiem, ko es minēju? Ir 570 bērni, kur dzīvo bērnu namā. Kā tad viņi dzīvo? Kāda tad ir tā viņu ikdiena? Droši vien es teiktu, ka tas ir arī atkarīgs no konkrētās vietas, kur viņi nonāk. Jo kāda tur ir cilvēki pretī, kāda ir tā reālā tā situācija, kādas attiecības veidojās. Jo, protams, mēs saprotam, ka tīpaši, ja tas ir pusauģu vecums, attiecības neveidojas tik ātri. Un tāpēc arī robežas uzlikt ir ļoti grūti. Un mūsu sistēma arī robežas nepalīdz uzlikt, jo it kā liekas, ka bērniem ir jādod tā individuālā brīvība un izvēles iespējas un bērnu tiesības nenoliedzami, bet pusauģiem, piemēram, arī ļoti vajag robežas, jo citādi viņi ir apdraudēti. Un šobrīd mūsu sistēmā īsti nav tāda veida, kā šīs robežas uzlikt. Ja mēs runājam par robežām, bet ja mēs runājam par piesaistes personu, tad, protams, ka mēs saprotam, ka mēs visi esam cilvēciskas būtnes un attiecības veidojās ar laiku. Viņas veidojās tad, ja es varu cilvēkam uzticēties, ja viņš man nepieviļ, ja viņš man ir blakus, ja es jūtu, ka viņš patiesi par mani rūpējās. Jā, bet tās attiecības tu vari veidot, tad, ja tev ir ar ko veidot, ja tev pretī ir kāds, kurš to grib darīt, kas par tev bija uzticības persona dzīvojot bērnu namā? Laika gaitā es ieguvu ļoti daudz draugus un tādus tiešām skolotājus arī un savus trenerus dzīves, bet atgriežoties pie tā, ko viešņa stāsta, es gribu oponēt par to, ka, ir forši, mēs tiešām gribam dzīvot mūsdienīgi, tā kā tam būtu jābūt. Lai kā mēs šīs vietas nosauktu, vai tās ir aprūpes vietas, vai pagaidu mājas, vai jebkā citādi, lai tikai noņemtu zīmogu bērnu nams. Tomēr ir jāskatās vairāk, vai tajā sistēmā, kas ir pretī šie pieaugušie cilvēki, cik viņi ir izglītoti, cik viņi ir apmaksāti, cik viņi ir spējīgi, cik viņi ir neizdeguši. Arī motivēti vispār būt. Tas viss ir nogurs. Tas viss ir nogurs. Un jaunai paaudzei būtu vajadzīgs mūsdienīgs, elastīgs, stilīgs tāpat laikā, erudīts. Es biju vienā no sistēmām, no vieniem no centriņiem, Tagad kaut kad nesen? Jā, tiešām pirms nesen. Un viens jaunietis pazuda vienkārši tajā brīdī kaut kur. Un uzdevām šo jautājumu, kur palika tas jaunietis? Viņš tikko bija, viņš jau mēdz tā darīt. Tāda vienaldzība, vairs neskrien pakaļ, necenšās, nav jau arī jāskrien. Jaunietim ir vajadzīgs mentors. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tā uzticamības persona. Jā, redz, to zini tu, bet tie cilvēki, kuri šajā, bet tā joprojām ir sistēma, mēs nevaram izvairīties no šī vārda. Tie, kur ir tajā sistēmā,
Iespējams jau, ka nojauš un saprot, ka vajag šo mentoru, bet kur viņu dabūt, jo tevis jau pieminētais gan atalgojums, gan motivācija, gan viss pārējais. Mēs uzrunājam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Viņi ir tie, kuri saņem sūdzības par sistēmas iestādēm bērnu namiem. Man tagad drusku bail teikt to vārdu bērnu nami. Viņi arī dodas tur izpētēs, viņiem ir savs novērojums par šā brīža bērnu namiem un arī par bērniem tajos. Tad ļoti bieži mēdījos, dažādos sabiedriskajās ziņās ir šīs tiek atspoguļot informācija par pārkāpumiem, kurus ir veikuši bērni vai pusauģi, un nerad šis uzsvars ir tiek līdz tieši uz tiem bērniem, pusauģiem, kur atrodas ārpus ģimenes aprūpes formās. Un, lai gan ir jāatzīst, ka šiem bērniem ir lielāks risks dažādiem uzvedības traucējumiem un grūtībām, jo viņu dzīves pieredze, viņu zaudējumi, viņu krīzes var patiešām atstāt uz iespaidu uz tādu uzvedību, un uz arī varbūt tādu spēju sevi regulēt, tomēr jāatcerās, ka šī te sabiedrības varbūt tāda stigmatizācija, kad mēs uzliekam šiem te jauniešiem zīmolu, ka viņi ir slikti, viņi ir nespējīgi, viņi noteikti pārkāps likumu. Tas patiešām arī veicina šo te atstumtību, un šiem te bērniem traucē attīstīt tās prasmes, kas varētu palīdzēt viņiem savu uzvedību uzlabot. Ja mēs runājam par ārpus ģimenes aprūpes formām, ļoti būtiski, lai šīs te iestādes, kurās bērni uzturas, ir pēc iespējas mazākas, jo tikai tādos gadījumos ir iespēja veidot šo te tādu individuālāku pieeju, piemeklēt bērnam tādus atbilstošākus, nepieciešamus dažādus pakalpojumus, kas varētu palīdzēt attīstīt savu uzvedību pozitīvākā virzienā. Un tas palīdzētu arī attīstīt šo te emocionālo piesaisti, kas ir ļoti būtiski, lai bērns var atrast kādu pieaugušos, kuru paļauties un tādā veidā stiprināt savas prasmes. Tātad bērnu nams var būt neliels, tad tur ir šī emocionālā piesaiste, tad tur ir iespējams izaugt par cilvēku maksimāli, minimāli traumējot pašam sevi. Bet tavā gadījumā, Karina, tas bija liels bērnu nams, tā bija principā tāda izdzīvošanas skola. Jā. Es vēl joprojām lietoju termiņu, kad es izgāju no bērnam. Tas tā kā no cietuma iziet ārā, jo pēc it kā mums bija tā trakā brīvība, kas bija kaitējoša. Viņa bija ļoti bīstama un kaitējoša, bet tajā pašā laikā viss tas sabiedrības stereotips, viss arī savstarpēja, jo mums bija attiecības zobs pret zobu. Tā kā tu nevari padoties, ja tev aiztiek, tev jādod pretī. Kas ir varbūt tāds spilgtākais, skarbākais piemērs šīm zobs pret zobu attiecībām, jo man liekas, ka skatītājiem ir grūti vispār pat iedomāties? Mēs kāvāmies. Kad man ir daudz kontakts arī ar uzņemošām ģimenēm, un kad man stāst ar lielām acīm, tur bērns mētā krēslu, man tas liekas, tas nav nekas traks, tāpēc, ka mēs bērnamā mētājām krēslus. Vienīgais, protams, viņi 99% nekad nelidoja uz cilvēku, tas bija vairāk tāds teātris, to aizmet pret sienu. Mēs kāvāmies savā starpā, kāvāmies līdz nežēlībai, kamēr neuzvar. Un tur nav otrs bērns slikts, vienkārši tas bija tas, kā mēs mācējām pastāvēt par sevi, un tie ir tie brīži, kad ir pieaugušajiem jāpieslēdzās, ir jāpalīdz veidot šīs attiecības. Arī sodi? Es domāju, ka šajās situācijās tur nav par sodiem, tur ir ļoti daudz jārunā. Jo ar mums jau nerunāja. Tā kā arī manā gadījumā, Kasparam ir stipri pozitīvāka pieredze, bet mūsu gadījumā neviens nesakoja līdz vai mājas darbus pildam, robežu vispār nekādu. Un tur tiešām tāda izdzīvošana. Es piedzīvoju arī pret sevi tādu citu bērnu bulingu. Es biju atkal tāda ļoti spītīga, es nepakļāvos, protams, es cietu no tā visa, bet tagad izaugot, es saprotu, ka neviens no šiem bērniem nebija slikts. Vienkārši mums nebija šie pieaugušie, kas palīdzēja mums iziet cauri smagajiem pārdzīvojumiem, jo arī pat, ja mēs runājam, kad arī tie mazie modelīši, mums vienmēr jāatcerās, ka bērna izņemšana no ģimenes tā jau ir milzīga trauma bērnam. Lai kur viņš nokļūt, ar to jārēķinās, ka tur ir tā bagāža, kur ir jāstrādā. Un, Dācei, to var vispār mainīt? Lai tas nav traumatiski, šī izņemšana no ģimenes? Izņemšana no ģimenes, ja tā nav tāda, es domāju, ka tā vienmēr ir trauma.
Bet tas nenozīmē, ka tas nosaka tā bērnu turpmāko dzīvi. Tas nenosaka bērnu turpmāko dzīvi, Karina, cik ilgi tu biji gan bērnamā, gan internāta skolā. Tā iziešana ārā pēc cik gadiem notika? Nu, es pabeidzu 9. klasi, un tajā laikā, kā jau es teicu, mums nebija tās normālās kontroles. Es strateģiski izdomāju iet mācīties uz Rīgu arodvidusskolā. Es vēl nebiju pilngadīga, man bija 15, 16 gadi, un es vienkārši nebraucu atpakaļ. Aktrise Marilīna Monroe arī nāk no bērnu nama, un viņa bērnības laikā tika pieņemta vairākās ģimenēs, dzīvoja arī pie mammas labākās draudzenes, un 16 gados viņai bija atkal jāatgriežas bērnu namā, un tad viņa vienkārši izlēma, ka viņa apprecēsies, un viņa vienkārši apprecējās ar Losandželosas policijas departamentu virsnieku. Laulība bija īsa un nelaimīga, bet tā bija iespēja tikt ārā no bērnu nama. Vai jūs redzējāt savā laikā, bija cilvēki, kuri vienkārši darīja jebko, lai tiktu ārā? Nu, Karīnas gadījums ir spilgts piemērs, vai ir vēl kādi jums zinām, kur cilvēks vienkārši ir gatavs uz jebko, lai pēc iespējas ātrāk tiktu no turienes prom? Mums bēga projām. Mums bēga projām bērni regulāri. Bet tie arī atgriezās, vai tomēr aizbēga un... Bija, kurus noķēra un atveda, bet bija, kurus nenoķēra. Mums... Nezinu, kā viņiem iet. Viens ir aizbēgt un nokļūt nosacītajā brīvībā, otrs tas nozīmē, ka tu tiešām paliec viens, tev ir jāsāk tikt galā ar virkni dažādu problēmu. Kā tu nokļūsti Rīgā, mācies, kur dzīvot? Es dzīvoju kopmītnēs. Arodvidusskolā bija kopmītnes. Bija grūti, tas laiks bija, viņš bija traks, jo tas pirmais ir tāds, ka tā sajūta ir, ka tu vienkārši krīti, bezgalīgi krīti, tev nav vispār kur pieķerties, nekāda pamata, tas tiešām, bet, manā gadījumā es vienkārši, es sāku strādāt, pavasarām es sāku strādāt, man bija arī tāda paaugstinātā stipendija, manuprāt, 46 lati, un tad man vajadzēja ar viņiem izdzīvot, tas skaitījās arī tanī laikā ļoti maz. Finansiāli, bet arī tāda prasmju ziņā. Jā, Vai tu zini, kur aug kartupels, kur rodas piens, vai to zināji? Tu zināji? Nē, manā gadījumā es nemācēju ēst taisīt, bet man dzīvē vienmēr ir noveicies ar labiem draugiem. Man palīdzēja tā kā arī apgūt šīs prasmes, tagad es labi gatavoju, viss kārtībā. Un viennozīmīgi tam nav jāiziet cauri nevienam bērnam, bet tās atskatoties uz savu to pieredzi, es zinu, ka tas mani savā ziņā darīja arī stiprāku. Un tā jau ir tā sistēmas kļūda, ko es klausos, un nekas tur tālu nav mainījies. Šodien mēs gribam dot tiem jauniešiem, kuri dzīvo, sauksim to par sistēmu, ja, aprūpē tādu kaut kādu mūsdienīgāku redzējumu. Bet tajā laikā es nezinu, kāpēc bija aizliegts iet mums pašiem gatavot, piedalīties procesos, mazgāt veļu vai vēl. Johaidī, mājās to dara visi. Un tas ir tas, ko es šodien daru, attīstot savus centrus un rūpēties par bērniem. Visam ir jābūt maksimāli mājīgi. Tā kā pietuvināts mājai, tas arī bērnu SOS ciematos. Jūs redzat, ka tas strādā, ka bērns iemācās gatavot, viņš saprot ne tikai to emocionālo piesaisti, bet tīri praktiskas prasmes un zināšanas. Protams, viņš iemācās, viņš jūtās, ka viņš var, vai ne, un viņš zina. Un es domāju, šeit mēs runājam par tām izmaiņām. Agrāk bija institūcijas, ja. Es ceru, ka tiešām Latvijā šobrīd vairs nav institūcijas. Lielas institūcijas, kur bērni dzīvo vienā barā un kur viss ir tāds depersonalizēts un nav individuāla aprūpe. Ja. Protams, ka iet visādi šobrīd arī sistēma ir nabadzīga, vāja kvalitāte un cilvēki. Zin kā, lai iemācītu nomezot kartupeli vai izvārīt, izcept olu, un tur jau atkal no otras puses, tur mēs nevaram skatīties uz to finansiālo. No finansiālā viedokļa raugot šobrīd, kāda ir tā situācija? Labklājības ministrija ir izveidojusi infografiku, kurā mēs redzam, kādu atbalstu no pašvaldībām un valsts saņem bāreņu un bez vecākiem palikušie bērni, sasniedzot pilngadību. Kad tā pilngadība ir sasniegta, viņš saņem vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kas nav mazāks par 128,06 eiro. Savukārt, ja ir invaliditāte kopš bērnības, tad tā summa ir lielāka 213,44 eiro. Tad vēl papildus piešķir vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu, mīkstā inventāra iegādēs, pilveniem, segām, teikanai. Tāpat arī dzīvokļa pabalsts, dzīvojamā telpa, kur viņš var mitināties līdz 24 gadu vecumam. Tas ir tas, ar ko cilvēks... Labāk tādas cipars nemaz neredzēt. Ar to tā ir tāda ņirgāšanās drusku.
klaiņu irgāšanās. Nu, ar to mēs neko nevaram. Nu, ko var normāls bērns vai cilvēks pilngadīgs 18 gados izdarīt, saskaitam kopā 600 eiro, 700, 1000. Nu, un tas arī ir viss? Un tas ir viss, jā. Dzīvokļa pabalsts vai tā dzīvojamā telpa, kas arī bieži vien ir droši vien kaut kas apšaubāms. Dzīvokļa pabalsts ir nepietiekams bieži vien. To pašvaldība nosaka, cik lielā mērā viņi kādu summu viņi piešķirs dzīvokļu īrei. Un ko tas nozīmē? Kas tad notiek ar to cilvēku? Kristīna ir dzīvojusi bērnu namā, un te ir neliels fragments par to, kas notika 18 gadu vecumu sasniedzot. Man palika 18 gadi, man valkas doma iedeva dzīvokli, tā kā no bērnama. Un es sapratu, ka man par to dzīvokli vajag maksāt, un ka man vajag iet strādāt. Tajā pašā laikā es mācījos Valmieras mākslas vidusskolā. Un rītīgi grūti bija sabīdīt to darbu kopā ar skolu, un tad man vajadzēja izvēlēties vai nu viens vai no otrs. Es izvēlējos darbu, lai es varētu pavilkt to dzīvokli. Diezgan skarbi. Vai nu darbs vai izglītība? Abus var? Var, talantīgie jau var. Bet tas ir smagi, jā. Un te ir vēl viens sāpīgs jautājums. Zelta jaunatne grib kaut kur nonākt, kur ir dinamiska vide. Un nezinu, vai man interesētu Kuldīgas dziļā nostūrī novadā dabūt savu dzīvokli. Ko gan es tur varētu darīt? Ja viņš vēl jau vairāk ir no manas realitātes un kaut kādas kustības, kilometrs 60. Kam tas interesē? Tad šī būtu tā sadarbība starp institūcijām, vispār starp pašvaldībām. Tad kur ir šis jaunietis, ko viņš dara, kur viņš vēlas mācīties vai kas ar viņu notiek? Un tad varbūt kaut kā mēģināt sasaistīt to, lai tā ir jēgpilna, tāda pretīm nākšana. Viens ir mēs dodam, bet tas man, diemžēl, nav nepieciešams. Tas tavs viedoklis, tam būtu jābūt kādam pieaugušajam, kurš ir tad blakus tajā brīdī, kad ir tie 18 sasniegt? Mans viedoklis ir, ka ir jābūt iespējai atbalstīt jaunieti gan emocionāli, gan finansiāli. Un, teiksim, Sausbērnu ciematos mums ir tāda lieta kā daļai patstāvīgās dzīves programma, kur jaunietis, ja viņš vēlās, ja viņš negrib 18 gados aizcirst durvis un skriet prom brīvībā un iztērēt varbūt to, kas viņam arī ir. Viņam ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu, emocionāli arī dzīves vietas, un viņam ir tajā brīdī viņš grib mācīties. Un arī, ja viņam ir, teiksim, kādas varbūt citas problēmas, bet viņam jābūt nedaudz motivētam, ka viņš to grib. Un man priecē ideja, ka šobrīd Labklājības ministrija arī domā, ka valstiskā līmenī līdz 24 gadu vecumam jauniešiem būtu iespējams piešķirt atbalstu. Jo runāsim, kā ir tomēr nauda. Ja es gribu mācīties, man ir jādomā, kā izdzīvot. Man vajag cilvēku, kurš man atbalstīt grūtos brīžos. Man vajag sevi, ka es neesmu viens. Cilvēku, kurš atbalsta, tas ir atslēgas vārds, par ko mēs runāsim raidījuma turpinājumā, un arī vēl viens no aspektiem, kā veidot pašam pēc tam savu dzīvi, arī emocionāli, savu ģimeni, tad, kad tu esi izdzīvojis bērnu nam pieredzi. Kā izaugt par cilvēku sistēmā. Tas ir mūsu šīs reizes Ziloņas studijā. Mūsu kompānijai ir pievienojies Kaspars Prūsis, kurš ir atbalsta centra tilts vadītājs un savā ģimenē ir pieņēmis puiku no bērnu nama. Tas lēmums, ka vienam bērnam ir jādod mājas, nevis jāļauj izaugt bērnu namā, droši vien ir balstīts tajā, ko mēs te visas tās šausmas arī esam jau, piedodiet, dzirdējuši par to, ko nozīmē augt sistēmā. Jā, bet es nebiju ar sistēmu pazīstams, kad man jau bija šī doma, kad es gribu kādam palīdzēt bērnam, un es neko nezināju par sistēmu. Es tik zināju, ka ir kaut kāda adopcija. Es domāju, tad es adoptēšu, kādreiz satiku sievu, kur tāpat domāju. Un tad, laikam ejot, mēs pie tā nonācām, kad esam gatavi, un tad, mūsu ģimenē ienāca puika. Bet šobrīd arī šajā raidījumā klausoties aizkadrā visus tos stāstus, kas ir, un droši vien pēcāk arī uzzinot, vai tev ir tāda sajūta, ka tu esi izdarījis tādu zināmā mērā labu darbu, ļāvis vienam cilvēkam izbēgt no diezgan lieliem pārdzīvojumiem? Es jau nezinu īsti, kā viņam būtu tur gājis, ja tai dzīvē un tā grūti pateikt to ir, bet,
Es redzu, kad viņš ir tāds ar raksturu un ar savu gribu, un es domāju, ka viņam būtu bijis ļoti grūti tai sistēmā iekļauties, pakļauties tai sistēmai, un tas būtu bijis milzīgs izaicinājums viņam. Milzīgi. Starp citu, kas ir tas, kas jums ir ļāvis, piedodiet, bet būt par normāliem cilvēkiem, iejūtīgiem, neiet kaut kādu noziedzības taku, kas jums ļāva tai sistēmā palikt par cilvēkiem? Manā gadījumā ļoti lielu lomu nospēlēja pirmie gadi mammas lielā mīlestība un rūpes par mani. Un otrs, lai vai cik smagi, bet tomēr ir bijuši labi. Kaut vai garām ejot, katrs labs vārds, labs audzinātājs, labs skolotājs, katrs labā lieta, ko cilvēks izdara, kaut vai tā būtu pāris sekundes, tas atstāja labu iespaidu uz bērnu, kas ir sistēmām. Kaspar? Jā, es tagad tā šķetinu ātri savā galvā, kas ir tie atslēgas vārdi, kur bija tas lūzuma punkts, un es atminos, kur bija tas lūzuma punkts. Tad, kad es sēdēju uz soliņu, vai restas, vai realitāte. Un tas laikam tie atslēgas vārdi ir tā uzticība, ka tas otrs cilvēks, kurš tev ir tas skolotājs un dzīves draugs un padomu devējs, ka viņš tomēr tic, vēl joprojām tic tev. Un ka tu, kā bērns, spēji ieraudzīt, ka tevi tomēr nesitīs ārā, nemetīs, un ka tev ir iespējas laboties. Un no tās dienas es tādā, ja būtu līkni jāzīmē, tā kā raķete uz augšu gāja un darīja visu labo, ko var izdarīt. Un šodien es gribu teikt, ka tas viss vēl man vainagojas ar to, kad ir spīdis, dusmas un tādas kaut kādas iespējas dzīvē izlaust un izsist, un ka mēs to varam. Bet visos nav šis spīds un dusmas pierādīt, es esmu no bērnunām, labi, jūs to nezināt, bet es varu to izdarīt. Ļoti daudz man, vienaudži, ko es zinu, šeit viņi jūtas kaut kā varbūt nesaprasti. Viņi varbūt daļa pat nezina, kur ir viņu vecāki. Ļoti daudz izvēlas doties prom. Un kā viņiem klājās, es pat nezinu šodien. Es domāju, ka, ja mēs runājam par to daļu, kura ir aizgājis tādā, atkarībās un tā tālāk, es domāju, ka viņi notic. Viņi pieņem to kā absolūto patiesību, ka viņi tiešām ir rasi zemāk un viņi neko labāk nav pelnījuši. Un tad ir, es vienkārši zinu tās sajūtas, ir, ja ļoti iegrimst viņās iekšā, tur grūti varbūt izrauties. Bet tāpat laikā tu šobrīd esi kopā ar, tu esi audžu mamma bērnam, kurš ir audzis, kurš ar to sistēmas garoziņu ir nobaudījis 17 gadus veca meiteni. Jā, mūsu gadījumā man audžu meita, viņa bērnu namā bija tikai 8 mēnešus, un pēc tam viņa bija ļoti neveiksmīgā uzņemošā ģimenē. Viņai tur ir ļoti, ļoti smaga, vardarbīga pieredze. Viņai tā kā, viņai nav sistēmas pieredze, bet viņai ir cita smagā pieredze. Un, protams, tam visam ir sakas, bet es lepojos, ka viņi strādā ar sevi. Un šeit tās zelta krāsas ir tik daudz, kad mēs bieži vien neredzam, kas aiz tām zelta durvīm notiek. Un tur nereti ir vislielākā vardarbība. Visātrāk mēs varam ieraudzīt to, ka tev izmeta uz ielas, piekauja vai atstāja pliku, tad ir ātrāk mēs pieaugušie spējam reaģēt. Bet tā vardarbība, par kurām mēs daudz ko zinām, nojaušam, bet, diemžēl, neviens tur iekšā netiek. Karīna savulaik ir teikusi, ja jūs zinātu, kā man kā cilvēkam, kurš ir izaudzis bērnu namā, besītā sērdienīšu politika, nabaga bērniņi, kalpojam bērnīšiem, šiem bērniem, vienkārši vajag cieņu, tie ir, Karīna, tavi vārdi, arī līdzvērtīgu attieksmi, motivēt, celt plecus un galvas gaisā, lepoties ar sevi, un turklāt katram bērnam ir tiesības augt ģimenē. Mēs dzirdējām 570 bērnu šobrīd joprojām dzīvo Latvijā bērnu namos. Kaspar, no tevis es gaidu kā tādus ceļavārdus, iedrošinājumu tiem, kuri skatās šodien mūsu raidījumu, kā tieši mēs varētu darīt visu, lai tie 570 bērni nedzīvotu bērnu namā. Tā ir mūsu kā pieaugušo atbildība. To varētu ļoti viegli izdarīt jau rītā, ka neviens nedzīvot bērnamos. Un tas, kas jau šeit izskanēja, ka vienkārši kas notiek ar valstī, man liekas, arī tāds mēģina iziet pa tādām aizmugurs durvīm ārā no šīs situācijas, ka mēģina caur deinstitucionalizāciju
panākt to, ka nav institūcijas. Un to var ļoti viegli izdarīt. To var nosaukt citādos vārdos, citādās formās, vai arī, kas notiek vēl viena lieta, ka ļoti neapdomīgi tiek likti daudzi bērni auģu ģimenēs, kas nav gatavas, nav pārbaudītas, un tāpēc svarīgākais jautājums nav, ko mēs darīsim ar tiem 500 bērniem bērnamā, svarīgākais ir par aprūpes kvalitāti kopumā, par ārpusģimenes aprūpes kvalitāti, un ļoti slikta tā var būt arī citās, arī auģu ģimenēs var būt ļoti sliktā, tas, ko jau minēju, ja varbūt citās aprūpes formās arī ļoti slikta kvalitāte, un viena, man liekas, kas ļoti svarīga kvalitāte ir, lai šie bērni spētu, mēs nevaram izmainīt viņu pagātni, bet lai šie bērni spētu pieņemt un dzīvot normāli šajā sabiedrībā un patiesībā turēties pretīm arī tiem stereotipiem un visiem tiem uzskatiem, ir tas, ka kāds ar viņiem runā par viņu pagātni, ka tas nav kaut kas, ko mēs nerunājam, kas ir pagājis, tiec tagad galā, par to ir jārunā. Par to ir jārunā, tas ir aktuāls visiem bērniem, adoptētājiem, auģimnēm, un mēs nemākam runāt. Mēs nemākam runāt ar tiem bērniem. Mēs nemākam runāt ar tiem bērniem, un mēs vēl paši sevī, taču sabiedrībā joprojām, es domāju, kurbulējās tas stereotips, ka bērnunama bērns, tas ir zīmogs. Tas nozīmē, ka mums arī, jebkuram no mums ir jāmaina sava attieksme, ja mēs skatāmies vai uz auģu ģimenē augušu bērnu, vai arī uz bērnunamā augušu bērnu. Bet kā? Tas, ka tas ir jādara, to mēs saprotam. Bet kā tev šķiet, kā to var izdarīt? Ja mēs nerunājam, tad mēs nododam ziņu šiem bērniem, ka tas ir kaut kas slikts, par ko nerunāt. Ja mēs sākam runāt, un tas tā ir pilnīgi taisnība, ko tu saki, kad mums pašiem jāmaina tas uzskats, ka, ja mēs domāsim, ka tas nav kaut kāds zīmogs, bet tā ir pieredze, kas jāpalīdz bērniem pieņemt, tad mēs tā runāsim. Un ja mēs ar tādu attieksmi tā domāsim un tā runāsim ar bērnu, tā ir vienīgā cerība viņam veselīgi to pieņemt un veselīgi saprast, kas ar viņu noticis, un veselīgas attiecības turpmāk veidot. Ja tu nevari pieņemt to, kas tev notic, un tas ir kaut kas tumšs, pagrabs, melns, kur neviens neiet, tas nāks ārā visās dzīves situācijās, kur bērns ies un dzīvos, un viņš nespēs normāli funkcionēt. Un tas ir numur 1, kam visiem aprūpētājiem, visiem adoptētājiem jāmāk, kā runāt ar bērnu par to, kas tikko notika, ar to slikto, traģisko, milzīgo lietu, kā par to runāt. Tur vajag drosmi, prasmes. Jā, bet tas ir runāt tiem, kuri ir tiešā saiknē ar tiem bērniem, kas dzīvo bērnu namā, bet kāds ir tas ieteikums, ko darīt man? Es nevaru tagad aizbraukt uz bērnu namu un runāt ar to bērnu, man vienkārši izsvēdīs ārā uzreiz, bet ko es varu darīt? Sabiedrība, manuprāt, kopumā diezgan jēdzīgi šobrīd izturas pret to, kas ir šie bērni, kā viņiem klājas, jo tāds arī tas ziedošanas un atbalstu process aizsākās jāmeklē gadus 11 uz atpakaļ, ja? Kad tā sabiedrība sāk iesaistīties aizvien vairāk. Un šis jēdziens par aizbildni vai par auģu ģimeni vai jebkādu citu formu, tas sāk kļūt tāds ļoti saprotams. Un arī mūsu skolās, kur mūsu bērni, manas meitas aug, arī tiek integrēti dažādi bērni. Un, manuprāt, jo mēs vairāk to darīsim, jo mums būs veiksmīgāk tā atslēga, kā mēs to sabiedrību sagatavojam. Tas, ka būs sabiedrības daļa, kam tas nepatiks un kas tas viss ir kaut kas tāds tabū, ja? Tā var būt. Bet lielajam vairumam šeit ir zelta cilvēku piemēri, kuri vispār spēja atvērt durvis kaut kam jaunam, kaut kam tādam varbūt negaidītam, kas tur būs. Neviens to nezina, kas būs. Bet mēs nevaram pateikt, ja mēs uzņemam, ka viss tomēr darīt te citur. Tieši tā ir tas vecais labais teiciens no Egziperī par to, ka mēs esam atbildīgi par tiem, ko esam pieradinājuši. Un paņemšu ceļavārdus līdzi, ka mēs kā sabiedrība kļūstam pamazām jēdzīgāka. Tiekamies ar jums citā zilonī, lai jums jauka šī diena.